Я пристегнута, а сигнал все равно звучит. Дело в том, что сегодня в 11 утра по радиостанциям прозвучал сигнал. Это значит, что началась кампания ЦСДД, которая призвана напомнить водителям и пассажирам о том, почему так важно пристегиваться. Viņas ir obligāti jālieto. Nav variantu. Bet kā ar pasažieriem? Visi obligāti. Bet jūs, piemēram, ja godīgi liekat pasažieriem aizmugurē lietot drošības jostas? Es nelieku, bet visi to dara. Man liekas, šoferis ir tas, kas pārliecinās par to, ka pasažieris ir piesprādzējis pirms dodas ceļā. Bet vai jūs liekat pasažieriem aizmugurē? Noteikti, jā. Ja tā ir mana mašīna, es pārliecinos par to, ka visi pasažieri ir piesprādzēti un tikai tad dodos ceļā. Pirms tam, piedodiet, bet tas ir drošība gan mana, gan jūsu visu pārējo. Pat pa pilsētu braucot līdz veikalam, vienalga cik, pat mežā, kad ir. Un uzskat, kad jābūt, jo izlasot vairākus nelaimes tos gadījumus, kad cilvēki vienkārši izkrīt pa logu, viņi būtu dzīves palicis, bet mašīna uzkrīt virsū tā kā. Man ir mazbērniem visiem ir sēdam krēsli. Un arī prasu blakus, jo tomēr sots ir. Obligāti ir jālieto visiem, gan priekšā, gan aizmugurē sēdošajiem. Bet jūs liekat pasažieriem aizmugurē, ja godīgi? Obligāti. Citu variantu nav. Neatsakās? Tie, kas atsakās, tos piespiedu kārtā pievieno. Опрошенные нами водители все оказались сознательными. Но вот статистика говорит об обратном. Только в прошлом году в 47 тяжелых ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли и еще несколько получили тяжелые травмы из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Pēdējo 3 gadu griezumā šis fiksēto pārkāpumu skaits par drošības jostu nelietošanu no vadītāja puses ir, jāteic, diemžēl nemainīgs. Esam fiksējuši turpat ap 10 000 gadījumu. Gadā, jā. В этом году, к сожалению, ситуация не меняется. Уже 55 погибших на дорогах. 17 из них не были пристегнуты. Это почти треть всех погибших. Tā ir pilnīgi apzināta rīcība, ar kuru cilvēks ir sev kaitējis vislielākā mērā. Un ņemot vērā automašīnu signalizācijas sistēmu, kas brīdina par to, ka tu neesi piesprādzējies, manuprāt, tā ir vienkārši liela muļķība. Tas joks ir tāds, ka šoferi nelieto visvairāk. Un, ja pasažieri varbūt viņš ved reizēm, tad, diemžēl, ir tādi vadītāji, kur sevi sagatavojuši speciālus tādus puļķus, kurus iebāž šajā drošības jostas ligzdā, lai nevajadzētu sprādzēties. Какой силы удар помогает гасить ремень безопасности, можно проверить на таком вот симуляторе. Если честно, мне очень страшно, но мне нужно это попробовать. Было неприятно. Сильное натяжение. Здесь даже немножко, такая, не боль, но натяжение. В общем, не хотелось бы это повторить еще раз. Этот симулятор имитирует мгновенную остановку на скорости в 5 км в час. А теперь представьте, если бы на мне не было ремня безопасности, и это был бы удар в стену. А если скорость была бы не 5 км в час, а разрешенные в городе 50? Tanī brīdī, kad ir šis trieciens, ka viņš atsidās pret kaut kurienu, tad būtībā galvā mums notiek smadzeņu sadursme ar galvaskausu. Tātad smadzenes ir receklis. Vai viņi paliks vienā gabalā, tas jau ir jautājums. Tālāk visi iekšējie orgāni dabū šos milzīgos spēkus, milzīgos palēninājumus, un līdz ar to pat jebkuru orgānu iekšēju kūleņu uzmešana jau radīs būtiskas traumas. Un katrā gadījumā cilvēka ķermenis nav tik izturīgs, lai varētu, piemēram, pat pie šiem 50 km/h без sekām pārciest šo triecienu. Место в автомобиле не определяет силу удара. Опасность при столкновении одинаково высока как на передних, так и на задних сиденьях. Мнение о том, что сзади удар будет слабее, лишь иллюзия. Даже при небольшом столкновении непристегнутый пассажир становится опасным фактором для других людей в салоне. Gadījumā, ja 100-kilogramīgs cilvēks sēž aiz vadītāja sēdekļa, tad trieciena momentā uz sēdekļa iedarbosies šis 100-kilogramīgais vīrietis, cilvēks iedarbosies ar spēku, kas ir 6-7 reizes lielāks par viņu svaru. Mēs nejūtam ātrumu, mēs jūtam ātruma izmaiņu.
Un mainoties ātrumam, tad rodas arī atbilstošais spēks, kas to ātrumu maina. Un šis spēks, ko bieži vien sauc arī par pārslodzi, var kaitēt tāpat kā krītiens no 3-4 stāvu augstuma. За непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф от 30 до 70 евро для водителя. Такое же наказание грозит водителю, если не пристегнут пассажир. Для самого пассажира предусмотрено предупреждение или штраф в размере 15 евро. Но жизнь дороже. Юлиана Шкагала, Давид Фрейденфелдс, Игорь Стац, Ивар Жепицкис, ЛСМ.